Super. Sveiki visiem. Klausītāji Inga varēs padalīties ar to, kā ir pēc grāmatas izlasīšanas. Tātad Inga ir izlasījusi visu no sākuma līdz beigām, ja, un nodevusi jau tālāk kādam lasītājam. Jā. Kas ir tas, ko jūs sapratāt, ieraudzījāt, pamanījāt? Pirmkārt, kā tā grāmata vispār līdz manim nonāca? Jā. Tad es esmu 40+. Jā. Un man tāda krīze, tā kā laulībā, tā kā dzīvē. Un es piezvanu savai draudzenei, psiholoģijai. Es saku, tā un tā, es saku, kaut kā neiet. Viņa saka, sāc ar sevi. Un tad jau redzēs, kas tur paliks ar tevi, kas ne, un tā. Un tad viņa man uzdeva tur tādus uzdevumus, ko es tur, tā kā veicu. Un tad pēkšņi man izlicis Facebookā, es nezinu, noteikti dzird mani noklausīt. Jā, tā ir. Jā, un piedāvā šo grāmatu. Un es izlasu, ka tas ir tā iekšējā bērna dziedināšana. Un es esmu bijusi vienā, tādā grupu nodarbībā, kur bija par to iekšējo bērnu, bet tur tā ļoti maz pieskārāmies šai tēmai. Bet es zinu, ka tas man, tā kā uzrunāja. Un es domāju, man tā grāmata ir vajadzīga. Un tad, kad nokļūta tā grāmata manās rokās, man liekas, jau no pirmās lapas sapratu, ka tā nebūs ātri lasāmā grāmata. Es izlasu vienu lapu, ņemu nūjas, vai vienu tēmu. Jā, ņemu nūjas un eju meditēt uz savu Daugavu. Un tad, tad es domāju un pārdomāju. Un, man liekas, es tos kilometrus, ko es tur gāju, es viņus pat nemanīju. Es vispār neredzēju neko, kas notiek apkārt. Es biju ar sevi, ar savu iekšējo bērnu. Tad es sāku dziedināt savu mazo Ingu. Tad es dziedināju savu pusaudzi. Jā, ņēmu abas pie rokas. Dziedināju savu jaunieti, jo man vajadzēja iziet visiem tiem etapiem cauri. Piedevu visiem. Konkrēti bija saruna gan ar mammu, gan ar tētis jau nevar sarunāties, bet vienalga iekšēji. Un ar tiem, kas man ir blakus bijuši tajos brīžos, īstenībā viņi man kaut kā pēkšņi uzradās manā dzīvē, un man nācās ar to saskarties pilnīgi, kaut kāds kosmos notika. Jā. Un tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēs pateikt paldies, ar tiem, ar kuriem es negribu vairs neko kopīgu, arī nācās visu pateikt. Tāpēc, ka mana pirmā mīlestība salauza man sirdi, un nācās man attiecīgi izbeigt šo pasākumu reizi par visām reizēm. Jā, tā viss, es saku, kaut kā pēc tās grāmatas izlasīšanas, tas viss notiek pats par sevi. Es nevienu nemeklēju, bet tie cilvēki kaut kā nāk. Un ļoti daudz nāk cilvēki, kurus es jau gadiem nebiju redzējusi. Un vēl, tagad ir tāda sajūta, ka es eju gar to pašu Daugavu, es redzu puķes, sauli, debesis, viss tāds spilgtās krāsās. Un viss ir savādāk. Es nezinu, kaut kā, un arī pat es jūtos daudz brīvāka. Man liekas, ka visa pasaule ir manī, un es esmu pelnījusi to mīlestību, jo iepriekš es esmu gājusi ar tādu, pa dzīvi. Tevi nemīlēs, tu jau nevienam neesi vajadzīga. Tev taču ir bērns, man vienkārši 17 gados bērns piedzima. Un slims bērns, kam tu būsi vajadzīga un tā. Un īstenībā es, visdrīzāk neļāvu sevi pareizi mīlēt. Arī manam vīram bija ļoti grūti, bet varbūt arī viegli, jo tagad viņam ir grūti. Viņš nezinu, ko ar mani iesākt. Un es sapratu, ka es esmu augusi, es esmu atgriezusies pie sevis. Es atcerējos, ko mazā Inga gribēja. Un man šķiet, ka tas, kas man visvairāk patika, es tagad plānoju to arī darīt. Man patika dejot, dziedāt. Kaut kā viss ir atvēries, vairs nav tāda iekšēja, es nezinu, kā to pateikt.
nu, tāds visu laiku bija, ka tā kā dreboša balss, es tā kā nevaru izteikties, es tā kā nedrīkstu dziedāt skaļi. Nu, tāda sajūta visu laiku bija, bet tagad viss nāk ārā. Jā, tieši tā. Tātad ir pamanīts, redz, kas notiek. Tātad tā grāmata palīdz ieraudzīt savas daļas sevī. Jā, viņa palīdz ieraudzīt mūsu sāpes iekšējās. Un viņas tā kā iznāk tā kā uz skatuves ārā, atnāk cilvēks, kurš par to sāp varbūt ir radījis un varbūt pieskāries, jā. Tad mums viņam ir kaut kas jāpasaka vai vienkārši domās jāpasaka paldies, jā. Jā, tā kā tas tā arī notiek. Un visums arī visu saliek šādi. Tad, kad nonāk instruments rokās, jo šī grāmata nav vienkārši grāmata, viņa ir instruments. Jā, viņi arī man vēl prasīja kaut kas iedot man palasīt. Es saku, nē. Nu, tā nav grāmata palasīšanai. Es saku, ja tu esi gatavs jau. Un tad ienāca tiešām manā dzīvē tāds cilvēks, kuram ir arī tas tāds connection, ka viņam arī vajadzēja. Un es saku, tu zini, tu esi īstais cilvēks, kuram es šo grāmatu labprāt iedošu lasīt. Jā, lūk. Paldies par dalīšanos un to stāstu un to vēlmi satikt sevi iekšienē, ja? Jo mēs jau tā dzīvojam vienkārši tā pa virsu un pavirši, ja? Bet, kad mēs ieskatāmies sevi iekšā un ieraugam tos blokus un viņus, kā bloks attīrās? Bloks attīrās tad, kad mēs viņu pamanam, tad, kad mēs viņu ieraugam, tad, kad mēs viņu nosaucam vārdā. Un tad viņš aiziet un mēs varam redzēt krāsas, dzīvi, sajust, baudīt. Redzi, tev notika process. Un tikai galā tu redzi to rezultātu, to sajūtu, to brīvības sajūtu, vai ne? Jā. Tad šajā grāmatā ir iekļauts arī manās meditācijās, iekļauts tas algoritms, lai tas ceļš tiek iziets un galā vienkārši tā sajūta atnāk. Jā, īstāk, brīvāk. Pilnīgi secīgi viss tā notika. Jā. Tieši tā brīnišķīgi dzirdēt to atsauksmi, ka grāmata strādā tieši tā, kā es esmu paredzējusi, respektīvi, es viņu rakstīju no savas pieredzes, vai ne? Es izgāju tam algoritmam cauri, es redzu, ka man strādā, un es to pierakstu. Līdz ar to citiem arī tas strādā, jo mūsu psihes ir līdzīgs, mūsu uzbūves mehānisms ir visiem vienāds, ja? Vienkārši tās ainiņas un tā pieredze ir atšķirīgi, ja? Bet mehānisms ir viens un tas pats. Ja? Par tiem, kas ir aizgājuši, ja, ja tur minēja tētis, ja, kurš nav, tu vari viņam tur piedot un ar viņu runāt arī. Man īsti viņam pat nav ko piedot, es ar viņu esmu dzīves laikā. Es viņu esmu sapratusi un es zinu, ka viņš bija labākais tētis man. Man drīzāk bija problēmas ar mammu. Es tā vairāk, es domāju. Bet mamma vēl dzīvo, es ar to izrunājām. Viņai piedevu. Es viņai tā arī pateicu, es tev piedodu. Es saprotu, ka tu biji pirmo reizi mamma. Varbūt tu visu nevarēji pamanīt. Tā. Es jau tā kā no mammas skatu punktu arī par sevi domāju, jo es jau arī esmu pirmo reizi mamma. Jā, lūk, super brīnišķīgi. Lūk, varbūt radās kaut kādi vēl jautājumi, tādi kaut ko nesaprati, kas likās, tā ir vai nav, vai kaut ko nesaprotu, bija kaut kas tāds? Nē, es esmu starpjāns. Okay. Es jau sevi izdzīvoju daudz ko pa dzīvi vispār, tāpēc man šitā grāmata tiešām nāca īstajā laikā. Jo man liekas, ja es viņu būtu lasījis 10 gadus atpakaļ, diez vai es līdz tam būtu nonākusi. Jā, šī grāmata jālasa īstajā laikā, un tad tās atsauksmes arī tādas ir. Tik brīnišķīgs, jo vienkārši cilvēks sastap šo grāmatu tajā laikā, kad viņš ir gatavs kā persiks, kuru tikai jānoplūc, viņam tikai jāsaliek viss pa plauktiņiem. Tad, mājasdarbs tas nozīmē ir izpildījis, tad pieredze ir iegūta, pieredze ir izieta, ir sāpēts pietiekami ilgi, gan ilgi, jo kad mēs varam palaist sāpes tad, kad arī kas ir vislabākie terapijas klienti, man, kurus vienmēr gaidu šos klientus, un pārsvarā viņi arī atnāk tajā posmā, tā ka viņiem smeļās ūdens mutē. Es vairs negribu ciest, es vēlos šo pārtraukt. Man bija tieši tas pats, tā kā liekas, viss. Bērni mani dzen ārā, mani dzen izņemšanā, man kaut kas ar to ir jādara. Vienkārši es nevaru tādu turpināt.
Un visu, tad iekšā viss vienkārši super forši saliekās. Jā, tā kā tā gatavība ļoti labi, tā kā uzlabot tos rezultātus, ja kaut ko veids, ko veids kāds prakses, jā. Labi, superīgi. Mēs joprojām esam divas, ja? Jā, es izstāstu, ka jā. Kā labāka gaisma, ja? Var redzēt labi, jā. Jā, paldies liels, gribu teikt. Jums arī laikam tikpat gads ir man, ja? Man 35. 35? Jā. Un tik agri jau nonācāt pie sevis, ja? Jā, tāpēc, ka man misija ir strādāt ar cilvēkiem, man līdz tam bija jānonāk pietiekami agri. Tas ir psiholoģija, patīk? Jā, tas tāds pamat, jā, ar ko es sāku, jā, un šobrīd ir tāda dziļa terapija klientiem, un man ir jābūt attīrītā, jo es arī zināju, ka es vēlos strādāt ar klientiem vēl savādāk, vēl dziļāk, tādēļ arī es gāju ļoti, ļoti intensīvā terapijā. Nevis kā parasts cilvēks, bet tiešām kā speciālists, kurš zina, ka jābūt ir sakārtotai, lai strādātu ar cilvēkiem. Un tas ļoti, ļoti palīdz, jā, jo situācijas ir mega skarbas cilvēkiem, un tur jābūt stabilam, un vispār nav jābūt īsti tā emocijai, jā, kad jādzīvo līdzi kaut kam. Jā, un dzīvot līdzi mēs nedrīkstam, jā, mums ir jābūt ar to vēso skatu un prātu. Jā, distancēties. Jā. Šeit vēl bija jautājums ienāca, tad kā vispār saprast visu, kas notiek zemapziņā. Ja? Tad tas vārds visu, protams, ir tāds ļoti plašs un liels. Ja? Mēs nevaram uzreiz saprast visu, kā tad tas notiek. Šādi arī notiek. Tātad, tā kā grāmatā ir aprakstīts, ja? Mēs ņemam katru sajūtu, tad es jūtu sajūtu. Ja? Aizvainojums, vai man besīja, vai man nepatīk, vai es nevaru uzdrošināties, man ir bailes kaut kā iet nākamajā, kaut kādā solī, nākamajā varbūt tās jaunā darbā vai uzdrošināties, jā, kā tad saprast, kas notiek zemapziņā. Protams, mēs varam sevi novērot, tas ir viens, jā, ko tad es daru, kāda ir mana uzvedība. Tātad es vēlos uzsākt jaunu projektu, bet manī nāk bailes. Vispār bailes mums ir dabiski tikai vienas. Jā, tās mums nav iedzimtas, jā? Jā, tās mums ir iedzimtas bailes tikai no augstuma, un mēs savu ķermeni pasargāt. Bet tad, kad mums ir bailes no panākumiem, no tā, kad es nevaru uzdrošināties kaut ko jaunu sākt, tās jau ir iemācītas bailes. Un tur vienmēr, kā es saku, vienmēr šīm jebkurai sajūtai pretī ir kāds vārds un personas kods, ja? Tātad tur ir kāds cilvēks pretī, kurš ir kaut kādā veidā šo te iemācījis. Jā, pārsvarā tā ir ģimenes sistēma, mamma, tētis, vecmāmiņas, vectētiņi un tas iekšējais kodols, ja? Varbūt arī, protams, pusauģu gados skolotāji un šādi, ja? Bet pārsvarā tā ir ģimenes sistēma. Tad kurš no vecākiem tev iemācīja to, kad uzdrošināties nav labi? Kas traucē, kāda sajūta traucē. Un tā, ka mēs, esot tā pie apziņas, mēs tā kā runājam ar sevi un, liekas, es baidos no tā, ka neizdosies, jā. Kaut ko jau mēs varam pateikt, kas mums traucē, vai ne? Bet, lai mēs saprastu tādu dziļu iemeslu, un mums ir vēlme iet savā nākamajā līmenī, tur ir jāiet dziļāk zemapziņā. Jā, un tas ir caur mana metode hipnoze un regresija, un arī man bail no tā, ja godīgi. Kādu? Man bail no hipnozes. Jā, un tas pastāstīšu, kas tas vispār ir. Ja? Jā, ir kaut kāda priekšstati un stereotipi par to, kas tas ir. Ja? Atkal tas nozīmē bailes, tas nozīmē ir kaut kāda informācija, kuru mēs nezinām, vai ir patiesa. Ja ir negatīva sajūta, tad visticamāk tā ir nepatiesa informācija. Jo, labi, ir kaut kāds, protams, lietas, ja mēs nezinu pateikt, doties vēl kaut kur, Saudarābijā, ja mums būtu kaut kādi fakti, vai ne, kad mēs tur negribam doties, ja. Bet pēc būtības tādas lietas tā kā ikdienā, visticamāk tā ir nepatiesa informācija. Mums ir jāpārbauda tā. Un tad iet šajā zemapziņā, kas ir tāds paplašināts apziņas stāvoklis. Kas ir hipnoze? Hipnoze ir vienkārši koncentrēšanās. Piemēram, ir bailes. Es aizveru acis un koncentrējos uz to sajūtu. Jā. Es uz viņu koncentrējos, tagad jūtu bailes. Bailes, ka man nesanāks, bailes kļūdīties. Jā. Un pamazām padziļinās tā koncentrēšanās. Un hipnoze ir vienkārši koncentrēšanās uz vienu sajūtu. Un tas ir tā kā mēs paņemam tā kā pelīti, ja? Mēs redzam problēmu, mēs uz viņas uzklikšķinam,
tā koncentrēšanās, ka mēs viņus uzklikšķinām, un mēs saņemam izdruku, kas tajā mapītē ir, bailes kļūdīties, jo, ja es kļūdīšos, es nebūšu laba. Ja es kļūdīšos, mani kauninās. Ja es kļūdīšos, tad man varbūt kādam bija, ka viņu sitīs. Vai ka viņi iespundēs kaut kur, jā. Tie stāsti ir mega daudz un dažādi, jā. Un padomu laikos bija, dievzīmes, tur bija... Tur visu ļāva darīt. Tur viss bija iespējams, tos bērnus spundēja skapjos, zem gultām, un tur ir, kas kādas teātra izrādes tur bijušas. Lūk, un tāpēc tā ir tā informācija. Jā, man bija darbs. Jā, un tad mums ir tā informācija. Un šī informācija mums neļauj iet tajā nākamajā līmenī. Kamēr mēs viņu neattīram, attīrīt, ko tas nozīmē attīrīt. Grāmata ir viens, ka jūs lasat un nāk raudiens un tur tā, un es kā jūs gājāt tur nojot, vai ne, tad gribas to enerģiju, kura ir saprasti, pamanīt, viņu gribas kaut kā izdabūt ārā. Jā, un tas, ko es daru sesijās ar klientiem, ir tas, ka viņam vienkārši atļaut just to sajūtu. Ja tu esi tur iespundēts skapī, jūties, ir bailes. Jā, ir bailes. Ir baila. Ir mežonīgi baila. Es nezinu, kas būs, ja es iznākšu no tā skapī. Kas notiks? Bailes no vecāku emocionālās reakcijas. Jā. Un tas ir tas, kas mūs attur vispār uzdrošināties darīt. Jā. Un šādi soli pa solim mēs ejam un šķetinam un skatāmies un aizējam līdz tai saknei. Un es parasti aizvedu līdz saknei, un tad tad šo sakni viņu vienkārši izjūtot tās sajūtas, kas tur ir, viņa nomainās, un hipnoze notiek pašam automātiski. Es tur nelieku kaut kādus savus vārdus, neko nerunāju viņam iekšā, nekad, tāpēc, ka pašam notiek process. Ja? Tāpat tās, kā jūs lasījāt, notikās process, redz, kā viņš notiek, kā zemapziņā. Vēl joprojām notiek, man šķiet. Jā, viņš notiek, jā. Un tad, kad mēs aptveram to sāpi, tad arī tajā brīdī tā sāpe, viņa tā kā notikums paliek, ja mēs neizvēršam notikumu, jā. Mamma, tēvs paliek tādi, kādi viņi bija tajā brīdī, bet kas notiek, ka tajā brīdī, tajā dzīves brīdī, tā kā tur ir iekurts ugunskurs, kurš reāli visu dzīvi līdz šim brīdim 40 gadus vienkārši tur kurās, jā. Mēs aizējam un apdzēšam to ugunskuru, kas ir emocija. Bet nevis apspriešam, bet vienkārši atļaujam viņai izreaģēties. Un tas nozīmē vienkārši just. Un tāpēc šīs sesijas nav vieglas, tāpēc, ka ir jājūt tās bailes, tas kauns, tā neziņa, tā nedrošība. Viss tas ir jāizjūt, tā kā 100%, un tad viņi tā kā tāds burbulīts pārsprākst, un viņi ir tā kā izgaisusi. Tad enerģijas lādiņš ir, viss, viņš ir beidzies. Līdz ar to viņam vairs nav jānāk tagadnē. Jā. Un tad tajā brīdī, kad šis burbulis pārskrāts, tad ienāk vietā jaunā sajūta, bet sajūta, kura jau tur ir. Jo mūsos ir dabiski pozitīvās sajūtas, mums ir dabiski šī sajūta, kas mūsos ir mīlestība, prieks, pateicība, vērtības sajūta. Mums viņa ir. Vienkārši pa virsu mums uzlika to smirdīgo segu, kura vienkārši saka, to es nekās, tev nekas nesanāks, nedari, ak Dievs, nemaz nemēģini, jā. Tev nesanāks, tu kļūdīsies, ja tu kļūdīsies, būs slikti. Un tas ir vienkārši tāds piedēklis, kurš vienkārši pievienojies klāt, ja. Un tā, ka mēs viņu atvienojam tur paliek tas, kas tur jau bija no dzimšanas. Un tāpēc arī man nav nekas jāliek iekšā un jāierunā, esi laimīga, esi priecīga vai esi pārliecināta. Nē, man tas nav jādara. Tā hipnoze notiek pašam sevi. Viņš pēkšņi saprot, redz, kā jūs teicāt, es vienkārši redzu visas krāsas, vienkārši ir foršāk dzīvots, tā kā redzu, ja, vienkārši tas mūsos ir. Tāpēc arī man tas darbs ir aizvest atpakaļ pie sevis, kas tevī jau ir. Un es vienkārši palīdzu noņemt tos piedēkļus, tās segas, tos pielipušos, kas tur amēbas vēl. Labi, bet kā jūs to darat klātienē vai arī attālinā? Arī šādi online ejam, jo man jau vajag tikai klients, kurš ir ar savu sajūtu, ja? Jā, un tā šādi arī mēs online arī. Man liekas, jūs tagad strādājat arī ar manu brālēnu, jo viņš arī tur pēkšņi dziedinās. Un liekas, viņš tur arī visu laiku Ginta. Man liekas, ka viņš par jums saka. Un varbūt viņš citu vārdu saka, bet varbūt Ginta saka. Par zemapziņu. Viņš tur strādāja zemapziņu. Ok, jā. Publisko pēc tam TikTokā.
Ok, nu redz. Tā kā tas darbs ir, it kā vienkārši, tas algoritms ir vienkāršs, bet tas darbs, tas prasa. Cik tur kurs ilgst? Tur katram individuāli vai kaut kā? Es tam parasti uz 8 sesijām, tas ir minūtes sākumā, ja. Mēs skatāmies, mēs uzstādām mērķi, kas tad ir tas mērķis, jā, vai pāriet no nevērtības uz vērtības sajūtu, vai izstrādāt kaunu, vai katram ir kaut kāds savs mērķis, ko viņš grib, kā viņš grib justies. Un es pamazām vedu šo mērķi, un 8 sesijas tas tiešām tāds minimums, jā, un pēc tam, pārsvarā mēs arī sasniedzam to mērķi 8 sesijās, jā. Un cilvēks dzīvo tālāk, jā, pēc tam ir arī atļauts paņemt, piemēram, kādu vienu sesiju, jā, ja ir iziets tas kurs, jo tad arī vienkārši jau saprast ir tas algoritms, un cilvēks jau spēja forši novērot savu dzīvi un saprot, kā viss notiek, un vienkārši atnāk izstrādāt to vienu sajūtu, visu atkal dzīvo tālāk, jā, 2 mēneši, 3 viņam vairs neko nevajag, jā. Tas atkarīgs no tā, kur tas cilvēks vēlās būt. Labi, es piekrītu. Kāds grib sasniegt miljonu? Es gatava pastrādāt vēl. Jā, kāds grib sasniegt miljonu, un tur es saku uzreiz, tur būs jāpastrādā vairāk, jā. Atkarībā tad tavs izējas punkts, kur tas cilvēks ir. Ko es gribu sasniegt? Ko viņš grib sasniegt, un tur ir kaut kāds zināms posms, jā. Kāds saka, tāpat piedošana vecākiem. Tas nav nemaz tik ātri, jā. Vai tas tāpat iekšējā bērnu dziedināšana. 8 sesijās mēs nevaram visu iekšējo bērnu sadziedināt, tāpēc, kad ir ļoti daudz jomas, kurās mēs esam un dzīvojam. Mums ir attiecības, partnerattiecības, mums ir attiecības ar sevi. Mums ir pašrealizācija kā tāda mūsu misija šeit uz zemes, kas ir ļoti liela tēma. Jā, un vispār tāda kā sievišķības seksualitāte ir vēl viena tēma. Nauda kā tāda ir vēl viena tēma. Un katrā tēmā tas iekšējām bērnam ir kaut kāda informācija. Un ir tādi, kas atnāk un grib tā kā viss no visas tēmas vajag, man viss ir dimbā, jā. Bet to nevar uzreiz. Es zinu, kuru es jau gribu. Jūs noteikti nosauktā. Jā, un katram ir tā tēma, kur ir akūta. Un viņš sāk ar to, kas viņam ir viss tāda, viss tagad traucējošākā, kur visgrūtāk šobrīd ir. Tad līdz ar to tā tēma ir visgatavākā. Ja? Jo mums ir jāspēj, tās pārmaiņas ir tik lielas, cik cilvēks spēj vispār sevi novērot. Kā viņš spēj sevi novērot, ko viņš pamana. Kā viņš sevi vispār redz, jā? Kā viņš redz likumsakarības dzīvē, jo arī dzīve ir jānovēr. Tā kā jūs minējāt, viss sākās grāmata, viss kaut kā cilvēki, nezinu, no kurienes izlien ārā, jā? Jā. Un tā ir ar katru tēmu lien ārā, visi zirnekļi, tarakāni, visi lien ārā, un tev tā skatuve ir pilna ar rekvizītiem, un tev jāmēģina saprast šis ir par to, un tur jābūt zināmam enerģijai un spēkam to visu laiku novērot un saprast. Tādēļ arī es palīdzu izanalizēt to dzīvi, ko tur visu mums parāda. Jo es nestrādāju vienkārši visu pastrādājumu, tu izrunājies un viss nē. Kas notiek dzīvē? Tātad kādas ir attiecības tagad tur ar vīru, ar sevi, vai sanāk veltīt laiku sev, nesanāk, kas buksējās, kas nenotiek. Terapija iet kopsolī ar reālo dzīvi, vai reālajā dzīvē notiek izmaiņas. Jo es pati biju meklējusi tādu terapiju, jo es psiholoģiju esmu mācījusies, un tur ir vienkārši viss uz papīra, un beigās, labi izlasi, un ko tas dod, neko tas nedod. Ar reālā dzīvē izmaiņas nav. Tāpat gribas bļaut uz bērniem, un kur tas aizved, nekur. Tādēļ es meklēju to terapijas veidu, kur viss ir kopsolī ar reālo dzīvi, ka reālajā dzīvē notiek izmaiņas. Jā, tā kā tas ir tāds dziļi iekšējs darbs. Lūk, un šodien ir jautājums, kā vispār mainīt sevi, to, kas traucē vispār uzdrošināties, jā? Kas vispār, ka mēs gribam kaut ko panākt savā dzīvē vai mainīt, tās izmaiņas nav šitā. Ir jāsaprot, ko tieši es vēlos panākt, ko tas no manis prasīs, jo ļoti bieži mēs gribam kaut kādu rezultātu. Mēs negribam to procesu, ko tas prasa. Bieži vien tas prasa diezgan lielu atbildības sajūtu. Vai, ja lasītāji lasījuši to bezatbildības nodaļu, tā bija diezgan arī smagi rakstīt to bezatbildības sadaļu, jo tā īsmā latviešos ir ļoti, ļoti daudz iekšā, ļoti dziļi, bezatbildība kā tāda.
Ja? To nodaļu vajag palasīt atkal un atkal, kas ir bezatbildība, jo mūsos tā dzīvo vienkārši katrā šūnā un liekas, ka esmu atbildīgs, bet īstenībā tā ir bezatbildība. Ja? Un, lai mēs vispār kaut ko dzīvē sasniegtu, panāktu un mainītu, mums ir jābūt atbildīgiem. Un tā ir pieaugušo pozīcija. Šajā grāmatā es neminēju par tām pozīcijām, bet šis viss par to. Es esmu dzirdējusi, piemēram, es strādāju LMT, mums bija šitie te ar psihologiem daudz visādas sadarbības. Un, piemēram, viena no tām, kā tu uzvedies kā bērns, piemēram, attiecībās ar bērnu, vai tu esi pieaugušais, vai tu tagad runā kā pusaudzis, vai tu atbildi kā bērns tam bērnam un tā. Tad saprotu, tas ir par to, ja? Jā, tad mēs tā kā mainamies visu laiku ar šitām lomām. Bērns, vecāks un pieaugušais, ja? Pārsvarā, ko es novēroju Latvijas telpā, pārsvarā visi ir tajā bērnu pozīcijā, vai arī vecāki, kur visu laiku kaut ko mācīt un gudroties, bet pats neko nedara. Ja? Un tā bērnu pozīcija ir viss tas, kas grāmatā aprakstīts, visas tās sajūtas mūs tur bērnu pozīcijā, aizvainojums, kauns, nedrošība, nepārliecinātība. Mums liekas, ka mēs gribam sasniegt wow, un es ko, bet šīs sajūtas velk atpakaļ, kā izkļūt no tās bērnu pozīcijas. Tad bērnu pozīcijā mums gribas mainīt, mēs novaļam visus citiem. Naudas nav, laikapstākļi neriktīgi, vispār likumdošana nav forša, te vispār mazais biznesmenis Latvijā nevar izdzīvot, viņš nav cilvēks, tad man nav tādas zināšanas, man nav tādas ekspertīze, es vispār nāku no laukiem, ko tad es te vispār varu, ja? Tas viss ir bērnu pozīcijā, tas viss ir upuris, būt upura pozīcijā. Savukārt pieaugušais tas, kas uzņemās atbildību par visu, kas notiek viņa dzīvē. Ja man ir sliktas attiecības, es uzņemos atbildību. Es skatos, kur ir mana daļa šajā visā? Vai es ieguldos attiecībās, vai es veltu uzmanību, vai es, ko es daru? Nauda nav naudas, labi, tev nav naudas, Ko tu dari, lai tev būtu nauda? Darba devējs jau vairāk nemaksā. Alga ir tik, cik ir bezatbildība, bērnu pozīcija. Es vispār aizgāju no darba. Jā. Nav labi atalgota darba. Tieši tāpēc. Jā, un tad jāmeklē, kas ir mani talanti? Ko es vēl māku? Kādas savas prasmes es vēl varu pārdot vai atrisināt kādu cilvēku problēmu, kā es varu palīdzēt cilvēkiem vai jebkas, kas iekšā tā misija ir, ja? Vai es saprotu vispār sevi, ja? Jo bieži vien aiziet no darba ir viens, bet pēc tam atrast to, kas tā kā ir tas savs, tas formāts, kā es gribu, tas arī ir ceļš. Tas nenotiek uzreiz, tas ir ceļš, ja? Ka arī jāsaprot sevi, un kā mēs saprotam sevi, tikai tā, ka mēs attīram šīs sajūtas, šos slāņus, kuri ir priekšā tai mūsu misijai, tai sajūtai. Piemēram, ja sesijas, kur mēs ejam un meklējam šo misiju, ko var izdarīt ļoti ātri, bet augstākais es nekad nedos misiju. Tev ir paredzēts būt 2. klases skolotājai Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Ja? Neviens augstākais es šādu informāciju nedod. Ko augstākais es iedod? Viņš iedod tev, tu esi nācis iedvesmot, tu esi nācis smaidīt, priecāties, nest mīlestību, nest prieku. Un tad tavs uzdevums ir atrast to formātu šeit uz zemes, kā es gribu vislabāk šo te nest. Jā, viens varbūt ir skolotājs, viens ir, aktieris, viens ir vēl kaut kas, jā, un ir jāatrod tas formāts, kā es nesu to savu misiju. Jā, un tas ir ceļš, tas nav uzreiz izdarāms. Tāpēc, ka tā ir taustīšanās, tā ir eksperimentēšana, tā ir mēģināšana, tā ir visu laiku tā sava formāta meklēšana. Arī es esmu meklējuši to savu formātu, kā palīdzēt cilvēkiem. Es saprotu, ka standarta psiholoģija nav mans pamatformāts, tā ir forša informācija, kas man ir kā bāze. Bet tas, es domāju, es nevaru tajā kabinetā, es nevaru tur sēdēt. Tas nav mans formāts. Es daru ļoti līdzīgi, bet pavisam daudz dziļāk, un es varu to dziļumu panākt ar savu metodi, ar to sajūtu atvēršanu. Jā. Un man misija ir aizvest cilvēku līdz tai pirmatnējai viņa gaismai, tam, kas viņš ir.
tam, kā viņš ir nācis, kā viņš ir piedzimis, bet tā vide vienkārši viņu aiztaisīja ciet. Jā. Nu, lūk. Jā. Nu, un jā, vēl tā trešā pozīcija ir vecāka pozīcija. Tā, ka mēs vienkārši, mēs vērtējam. Nu, jā. Nu, tas jau tur baigi gudrais, viņam tur jau viss sanāk. Nu, jā. Es nekad nesalīdzinu. Jā. Nu, un tā ir augstprātības pozīcija. Augstprātība vispār ir tāds vīrus, bez kura vispār nav izaugsmes. Un augstprātība ir liela aizsardzība. Jā. Un vecākā pozīcijā mēs esam tādi no augšas visu laiku. Es te gudrais, tu te nemāki, tu te tā, jā. Visāds kastītes, tā kā kādās kastītēs liek cilvēkus un vispār savu dzīvi, jā. Un man tagad vispār ir bērnu posms, es tagad neko nevaru darīt un vispār, jā. Un tā kā attaisnojumu, un es esmu tāds baigi krutais, bet dzīvē īstenībā nekas nenotiek, jā. Un tieši tā. Jā, tā arī. Tad jāskatās dzīvē, vienmēr jāskatās dzīvē. Ja tev liekas, ka tev viss sanāk, kāda ir rezultāti, kādas ir attiecības, kādas tavas finanses, iziet caur šiem punktiem, ja tu redzi, ka nav, tā tad kaut kas nav. Kaut kur tu kaut ko noliedz. Ja? Un tas pats galvenais arī no šīs grāmatas, man liekas, tā galvenā atziņa ir vienkārši būt patiesam pret sevi. Tad vienalga, ne pret vīru, ne pret citiem, vienkārši galvenais pret sevi. Tas gan, jā, iepriekš visu laiku ir, tu kaut kā esi ietekmējies no citiem. Jā. Rāmējuši tevi, likuši rāmīšos, visu kaut ko sagaidīja. Nu, lūk, un tad ir šīs pozīcijas. Tur arī vēl šis drāmas 3 stūris, jā, upuris un glābējs varmāk, un tas viss arī iet saistībā ar šīm te lomām. Un, jā, un tad bija vēl jautājums, kā pieņemt sevi. Un tā ir liela tēma. Ir... Tāpēc, kā dziedināt savu iekšējo bērnu. Tas ir viens teikums. Pārdot dažādus kursus un kursikus un wellness, ko nedēļas laikā 10 dienās dziedināsim iekšējo bērnu. Tas nav iespējams. Tas reāli, fiziski nav iespējams tik īsā laikā. Arī sevis pieņemšana. Man tas prasīja tā kā intensīvu darbu 2 gadu garumā, bet tā, ka katru dienu. Tā kā dzemapziņas sesijas 4 reizes nedēļā. Jā, man bija tāds grafiks, jo es mācījos šo metodu, man bija vienkārši sevi, es liku sev šādu grafiku. Tas bija mega liels darbs, lai pat tiešām nonāk līdz patiesai sevis pieņemšanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē atdalīt no sevis visus citu viedokļus, skatījumus, redzējumu, tos visus uzslāņojumus, mums viņi katrs ir jāatdala. Tas nav tā, ka piespiež vienu pogu un viss aizskars nokrīt, viss telpa ir tīra, tas tā nenotiek. To pārdod mārketings kursus šādus, ja? Bet tas nav iespējams. Un arī nekad nenotiek piedošana vecākiem, pirms tu neesi pieņēmis sevi. Tāpēc, ka vispirms ir jāpieņem sevi, lai tu vispār saprastu, kas ir piedot. Tas nozīmē piedot vispirms sev. Tu vienkārši nevari izprast to mehānismu. Es tā arī darīju. Jā. Es sāku ar sevi. Vispirms paiet sevi un lūkoties uz sevi un nonākt tajās tās labskanīgās attiecībās ar sevi. Un tikai tad mēs varam vēl to tēti un mammu pieņemt līdz galam, jā. Un arī tas iet roku rokā, tas viss nav atdalīts. Arī tad, kad mēs ejam ceļā, pieņemt mammu un tēti, tas palīdz, jā. Tas ceļš ir vienots kopā, nav tā, ka tikai pieņem sevi un tad sāk strādāt ar mammu. Nē, tas jau viss iet roku rokā. Un tiklīdz mēs pieņemam mammu un tēti, mēs varam vēl vairāk pieņemt sevi. Tas viss ir tāds kopsolī, ja? Mēs mazliet pieņemam mammu un tēti, mēs jau vairāk pieņemam sevi. Vairāk pieņemam sevi, mēs jau varam pieņemt vairāk mammu un tēti. Ja? Tas ir tāds kopējs aplis, ja? Tas nekas nav atdalīts. Iekšējā bērnā nekas nav atdalīts. Tas viss ir vienots un kopā. Jā, tā kā pieņemt sevi arī ir ceļš. Un tad, kad mēs pieņemam sevi, jā, kā bija, tas bija 55. lapā. Un tā sevis pieņemšana,
tas ļoti labi parādās vispār ikdienā attiecībās ar apkārtējiem. Tad, kad mēs pieņemam sevi, mēs vispār noņemam jebkādas ekspektācijas un gaidas no apkārtējiem. Mēs vairs negaidām ne no viena, ka mūs mīlēs, ka mūs ieredzēs, cienīs un piegādās, ka vīrs mums dāvinās mašīnas, mājas un briljantus un visu šo to, ko mārketings saka, no īsts vīrietis tā dara vai īsti sievietes spēj šo panākt. Tas nav, tas viss ir ar prātu, bet lai tas notiktu dabiski, ja, vispirms ir jāpieņem sevi, un tikai tad mēs vispār noņemam spriedzi no apkārtējiem. Tad, kad sieviete non-stop grib kaut ko no vīrieša, tas nozīmē, viņa ir deficītā, tas ir pirmkārt. Ja? Viņa pieprasa no viņa, tad viņai jau pēc noklusējuma sevī zina, ka viņai tas nepienāks, tāpēc viņa pieprasa. Šis mārketings ļoti labi strādā. Ir visādas sieviešu kursi, kur apmāca sievietes, kā un kas ir jāprasa vīrietim. Nav jāprasa. Nekas nav jāprasa, tieši tā. Tas notiek dabiski tad, kad mēs pirmkārt pieņemam sevi. Lai mēs nebūtu trūkumā, ja? Jā, un tad līdz ar to tu vairs neskaties uz otru kā uz spoguli, kur meklē to savu vērtību, jo sanāk, tu gribi, lai tas vīrietis tavu vērtību apstiprina. Jā, man ir gradzens, pasieties, kā man uzdāvināja, redziet, un tad iepostot Instagramā un pateikt, wow, cik forši, jā. Tas nav, tas ir caur deficītu, jā, man nav, man viņš iedeva, ok, bet tas ir tev aizies nākamo dāvanu, nekad nebūs gana. Tā sieviete nekad nebūs pēdus, jā, bet savukārt tas dabiskais, jā, kad tu vienkārši esi patiesi pret sevi, tu vienkārši nonāc līdz ar pieņemšanai, līdz ar to tu esi pluszīmē. Tu jau jūti, ka tev pienāks viss, ko vien tu vēlies. Un tad vienkārši redzi, kā visums tev visu piegādā. Caur vienu vīrieti, caur savu vīrieti, caur tēti, caur vīrišķo kā tādu. Un tu pat nespēji iedomāties, kā vīrišķais spēks strādā. Tad atbrauc vislaipnākais taksists vīrietis, kurš vienkārši tevi apber ar komplimentiem, jā, jo tu vienkārši to staro ārā. Jā. Tad atliek vienam patikt, tu jau patiksi visiem. Jā, galvenais to jāpatīk pašai sev, un tad visi tev to atstaros, jo kā strādā visu algoritmus, mūsu dzīve vienkārši atstaro to, kas esam mēs. Ja, kas ir mūsos. Ja tu redzi, ka vīrieši tevi necieni, viņi, pat nepamana, viņi ignorē, viņiem vienalga, tad tu tā domā par sevi. Atkal, jāiet uz savu iekšu, nevainojam to vīrieti, vienkārši tev pievelkās atspulgs. Ja? Pamainīsi sevi, šitas aizies, parādīsies cits, kas atspulgs, kas būs kā atspulgs. Ja? Un tajā brīdī, kad mums ir jautājums, ka mēs sevi nemīlam, kas man ir jāmaina, lai es būtu mīlama? Tas nekas nav jādara tāds. Jā, pirmkārt jāiemīl sevi, man šķiet. Tas ir par to nevis gaidīt, lai kāds tevi iemīl. Kā tevi var iemīlēt, ja tu pats sevi nemīli? Jā, un tad labāk uzdot savu jautājumu, kas man sevi ir jāpieņem, lai es beidzot būtu es pati. Jo tā kā mēs paši, mēs ļaujam sev būt, tad mēs sevi mīlam. Ja? Tā kā mēs katrs esam tik unikāls, bet kaut kādā ziņā visiem esam arī līdzīgi, bet katram ir tā sava unikalitāte. Jā, man te vienā ballē saka, ka es ir ļoti līdzīga vienai meitenei, es saku, nē, es esmu unikāla. Jā. Jā, tad mums nav jācenšas. Tā kā mēs esam pieņēmuši, mēs vairs necenšamies kļūt par kaut ko. Ja mums ir taisni mati, mēs negribam visu laiku būt, lai mums ir čirkaini. Zini, kāds sievietēm bieži. Jā, zinu. Tā kā mums ir mazs krūts, mēs gribam liels krūts. Tā kā mums ir liels krūts, mēs gribam mazs krūts. Tā kā mums ir čirkains mats, ja. Ja mums ir vīrietis, tad mēs gribam, lai viņš pazūd, ja viņš ir briesmīgs. Tā kā mums nav vīrieši, mēs alkstam pēc vīrieša. Un visu laiku šis te mētāšanās. Un galvenais, mēs būsim laimīgi tikai tad, kad mēs pieņemsim to, kādi mēs esam un kur mēs esam. Un tad pamazām mēs mums tā dzīve būvējās. Tas, ka tev pašam ar sevi ir labi. Jā, tev pašam ir ar sevi labi. Un tad mums nav vairs jākļūst par kādu citu. Tas jau būs indikators, ka mēs jau esam ceļā uz sevis pieņemšanu. Jā.
Tad mums jābeidz bēgt no sevis. Ja mēs visu laiku gribam mainīt, uzlabot, tādā izpratnē kaut ko nebūt pašam, ja, tas nozīmē, mēs bēgam no sevis. Mums ir tieši jāatver pie sevis. Un mums nav jāmeklē sevi kaut kur ārpusē. Kaut kādos jaunos pulciņos, jaunos kaut kādās izdarībās, jaunās ekstrēmās kaut kādās lietās. Jo īstenībā tāds balansēts cilvēks, kurš pieņem sevi, viņš īstenībā ir diezgan mierīgs, un viņš nelēkā šitā. Es gribu šito, es gribu tā, tagad nokrāsoju matus, tagad ar izplatni, tagad tur esmu. Jā, tās tur vispār liekas dīvainas, kas tur kaut ko dara pārāk. Tie, kas tā kā, nosacīti meklē sevi, bet, tas ir veids, kā viņi vēl kompensē to trūku. Man liekas, ka viņiem pusauģu vecums vēl nav izdzīvots. Jā. Tādām tantēm mana vecuma, kad tur sāk krāsot zilus, zaļus matus. Jā, un tas ir tas, kad mēs meklējam to savu identitāti. Bet, ja mēs meklējam savu identitāti 40, 50 gados, tad mums ir jāatgriež tajā vecumā, kur mēs esam iestrēguši. Un kā notiek šī iestrēgšana? Tad mēs bieži vien redzam vīriešus, sievietes, kuras izstāsta, ka apģērbušies vecumam neatbilstoši, uzvedās kaut kā, kaut kas nav, vai ne? Kaut kā tā bilde. Mēģina izlikt kaut ko. Jā, tā bilde ar to tekstu neiet kopā. Tas nozīmē, ka tas cilvēks ir iestrēgts. Kā notiek iestrēgšana? Tieši tas, kas ir viss šajā grāmatā, katra tā sajūta ir iestrēgums tajā vecumā. Tur, kur tā trauma radās, tur tu esi arī iestrēgts. Tā kā man viss pirmskolas vecums tas būtībā ir, viss pirmskolas vecums. Un šīs sajūtas mūs tur, tā kā viņas ir neatbrīvotas, viņas tur stāv un viņas mūs tur tajā vecuma posmā. Mēs vienkārši nevaram piespiest sevi uzvesties savādāk. Tā kā bieži vien, nezinu, tāpēc arī vienkārši skaitīt afirmācijas, esmu pieaugusi, es izvēlos sevi. Tas būs īstermiņā, jo mums jāiziet tajā dziļumā, kur tad es esmu iestrēgusi, kur es nemīlu sevi. Jāatrod tas, jāatbrīvo tā sajūta, viss tu esi brīvs. Tev automātiski tava apziņa aiziet tagadnē. Un tāpēc es saku, ka mēs esam, pārstāv cilvēki dzīvo ne tagadnē. Viņi nav tagadnē. Pagātnē viņi dzīvo pagātnē. Un tad bieži mums jautājam, kā es šeit stāvu, esmu tagadnē? Nē, tavs ķermenis ir tagadnē, bet tava apziņa, emocionālais stāvoklis ir tur iestrēgts. Jā. Un ļoti daudz mums nav jutuši, kā būt tagadnē. Un tas tagadnē ir tas, ka mēs redzam un priecājamies, mēs esam priecīgi, ka mums ir ūdens glāzē. Mēs tā kā vienkārši mēs to izjūtam. Mēs izjūtam šeit tagad. Bet pārsvarā, jo mēs skrienam, mēs tā kā kaut ko tur darām, kā mēs visu laiku kaut kur esam. Ja? Mēs neredzam to mirkli tagad. Bieži mēs tagad, ko es šodien darīju? Nevar atcerēties. Jā, mēs nevar atcerēties, tāpēc, ka tu vispār nebija tagadnē. Un tas ir mūsu uzdevums nonākt tagadnē. Un tas mums nav tik vienkārši. Tāpēc, ka vienā tēmā mēs varam būt tagadnē, cita tēma mūs vēl atpakaļ pagātnē. Un tāpēc ir tas secīgs darbs. Un es arī turpinu savu zemapziņas darbu visu laiku, lai mana galva ir pilnīgi brīva un klusa. Jo mūsu mērķis ir nonākt līdz tam, ka mums galvā neskan neviena doma. Mēs nedomājam. Iespējams, jā. Ir iespējams. Sievietei tas ir iespējams. Ir iespējams, jā. Ja mums ir jāveic kaut kāds darbs, mēs to veicam, mums ir domas, protams. Bet ja mēs vienkārši esam, un mums šobrīd nav nekas jāveic, kāda darbība, mums ir jābūt klusumam. Ja nedrīkst domas būt par to, ko es ēdīšu, kā es izskatos, kur man kas spiež, kur man kas sāp. Tu vienkārši esi atslābis tagadnē, un tu vēro, kas notiek. Tas ir augstākā līmeņa apzinātības tāds, tagadnes līmenis. Ja? Un tas ir iespējams. Tas ir diezgan pārskatāmā gadu, pāris gadu tā kā ietvaros sasniedzams, bet tas ir tāds intensīvs darbs. Ja? Bet ne visiem tas ir vajadzīgs, un tas ir katra izvēle. Tas ir atkal par to, tas jautājums, kur es gribu būt un kā es gribu justies. Ja? Un no tā izriet tas, cik ilgu laiku tas prasīs. Jā, un kas vispār tavai dvēselē ir paredzēts. Jā. Un, kur tev var arī uzzināt, kas manai dvēselē būs paredzēts? Tu jau zini. Jā? Tu jau zini. Tev ir šī visa informācija. Labi, pajautāšu, kas tavai dvēselē. Jā.
Mums vispār visiem ir viens tāds galamērķis, bet to es parasti neatklāju. Tas ir vienkārši pašam sevi jāatklāj. Tas ir interesantāk. Pašam pameklēt to un saprast un izzināt. Ja? Tad sesijās parasti vedu un bieži vien cilvēki nonāk līdz tam, bet es nekad nesaku priekšā. Tā kā, mums ir tāds viens galamērķis visiem, bet kādam tas prasīs pāris dzīves, kādam tas prasīs. Varbūt tieši šī dzīve ir tā, kuru jau viņš ir nostaigājis tik daudz dzīves, ka šī ir tā dzīve, kur viņš to sasniegs. Ja? Tāpēc mēs nevaram viens otru salīdzināt un skatīties, viņš ir tur un es esmu tur, tāpēc, ka mums katram ir savs dvēseles ceļš. Mēs nezinām, kurā dzīvē mēs esam un ko mēs esam sastrādājuši iepriekšējos, jo, piemēram, tas bērnības darbs ir viens, šīs dzīves bērnības darbs. Es teiktu, ka tie ir 50% no tā, ar ko kas mums vēl ir jātīra. Ir vēl citas dzīves, ir vēl mūsu tēli, kas dzīvo starp mums, starp cilvēkiem. Ja? Tās ir ļoti daudz vēl tādas smalkā plāna lietas, bet tas ir secīgi pēc bērnības nāk. Tas vienkārši pēc tam atverās un nāk tās tēmas, un tad mēs skatāmies. Un bieži vien tā nav bērnības trauma, bet tā ir informācija no citas dzīves, un to sesijās arī var piedzīvot. Ja? Tāpēc tā hipnoze ir tā, kas aizved tur, kur ir tas sākums, tās sajūtas. Tā ir tā zemapziņas terapija, ko es pieminu arī grāmatā, ja? Kad darbs notiek nevis prātā, piemēram, parastā psiholoģija, psihoterapija, viņi tā kā, labi, tev ir mamma dzērāja, tur tētis alkoholiķis, vēl kaut kas, mamma nārcis, tētis alkoholiķis, labi. Uzraksti viņam vēstuli un piedod viņiem un viss, ja? Tas viss ir prātā. Bet mums ir jāiet zemapziņā un jāapskatās, tad, kad tētis bija alkoholiķis, kā mans iekšēji, kā bērns es jūtos. Un tur vienkārši, man ar tevi šobrīd viss ir fine, man viss ir kārtībā, ļoti daudz šādu nākus terapiju, bet es nesaprotu, kāpēc man dzīvē neiet. Tāpēc, ka tas nav par attiecībām šobrīd ar taviem vecākiem. Tas nav par šo brīdi. Tas ir par to, kā tu jūties tur un tad, tajā savā pirmsākumā. Ja? Un parastā psihoterapija runā par to, bet viņi runā prāta līmenī. Un tāpēc tur nenotiek process, nenotiek darbs, un tāpēc daudzi viļās saka, es pie psihologiem vairs neiešu, viņi nepalīdz. Tā tas arī ir. Es arī pie psihologiem arī negāju. Man ir tā draudzene, kurai es varēju uzticēties. Vienkārši es varu pateikt tā, kā ir. Bet atkal, tādā terapijā pie viņas, mums ir interešu konflikts jau, jo mēs esam draudzenes. Kurai vairāk palīdzēs viņai vai viņa man. Bet tad es biju neirožu klīnikā pēc izdegšanas darbā. Un tad, tur intensīva tad nedēļa man bija gan spā, gan šīs te visāda veida terapijas. Arī pie psihologa, man liekas, 2 reizes bija un 1 psihiatra tur konsultācija. Un bija arī tā tēma, viena bija tā grupu terapijā, tad iekšējā bērnu dziedināšana. Es saku, ka es vienkārši pieskāros tai tēmai. Iespējams, ka tā bija, tā nebija hipnoze, bet kaut kāda tur nonākšana zemapziņā. Bija tur tāds variants, tad tur bija deju terapija, kaut kāda mums tur bija gulēšanas terapija, es viņu tā saucu. Ļoti interesanti, man tas patika. Daudz ko arī deva, bet, tas likās par maz. Jā, tas viss ir forši. Parastā psiholoģija ir vajadzīga, nepieciešama, jo man patīk tie klienti, kuri, piemēram, viņi ir daudz lasījuši, viņi ir izzinājuši, ko viņam nav jāmāca vienkārši sajūtu vārdi, piemēram. Ir forši, ka tas mājas darbs ir izdarīts un cilvēks ir, zina kaut cik par savu uzbūvu, par to, kā mēs funkcionējam, kas ir iekšējais bērns un tā. Un tad šie klienti, forši ar viņiem strādāt, jo viņam ir informācija. Bet ar informāciju, kā mēs zinām, nepietiek, tāpēc jāiet vienkārši viss tajā sajūtā, kas traucē, ejam un vienkārši attīram. Ja? Un tas ir tas zemapziņas darbs, ja? Un tas ir caur šo atslābināto stāvokli, ja? Vienkārši, ka mēs atslābinamies un ieejam tajā sajūtā. Viss mēs viņu apskatām, mēs viņu izskatām, krustu šķērsu, ja? Parastā psihoterapija viņu pieiet, papājā, jā, labi, jā. Labi, tiekamies nākamreiz, ja? Man ir tā, viss mēs ieraugam, mēs viņu atveram, mēs viņus... Jā. Un viss, un atrodam erroru un izmainam to ķieģelīt, ja? Jo mūsu bērnība ir tā kā tāds ķieģelīši, ja? Tad mums ieliekās drošība. Kas ir drošība? Ieliekās ķieģelīts, ja? Piemēram, tētis man dzērās, ja? Ieliekās, un kāda drošība? Nekāda drošība, bet ķieģelīts ieliekās, ja? Viņš ieliekās, ja? Tālāk, māmai emocionāli nepieejama.
ok, es saprotu, ka es vispār nedrīkst justies, tad vispār man jābūt perfektai, izturīgai un vēl kaut kādai. Ok, ķieģelīts ir iekšā, jā. Kāda ir sieviete tā, kas visu var un vispār visus noliek un ir augstprātīga. Ok, labi, ir ķieģelīts, jā. Pieaugu savā dzīvē, vīrs kaut ko saka, izsaka kritiku, paņem no ķieģelīšu skatos. Nu, ko tu vispār te vari, tu neko nezini. Jā, kādas attiecības? Es esmu augstprātībā, jā. Jā, vai drošība, vai piedzims bērns, jā. Kā būs, kā mēs tiksim galā, kas notiks, kā es par viņu parūpēšos, jā, viss no drošības ķieģelīšu mēs paņemam informāciju. Tad tas, ko mēs darām terapijā, mēs aizējam to ķieģelīti. Mēs nevis viņu pārsvītrojam, sakam, visu tu nedari, tu nekam ne, mēs ejam pastamies, kas radīja nedrošību. Samīļojam to iekšējo bērnu, saprotam visu tā kā samīļojam un visu. Mēs viņu tā kā, aizstājam, mēs viņu tā kā aizpildam, ja mēs viņš tā kā caurspīdīgs ķieģelīts, jā, tukšs, tad mēs viņā iepildam mīlestību un viņš kļūst par stabilu ķieģeli. Un tad mēs laikam ņemam informāciju no stabilitātes. Un tāpēc realitātē notiek izmaiņas, jo mēs aizējam uz tiem ķieģelīšiem, nevis vienkārši uz faktu tēvs dzērājus. Jā, skaidrs, tur jau skaidrs ir klīnisks gadījums, upuris un viss aiziet, ne, labi. Veģetīvā distonija. Gribas pajautāt, kurš mūsu vecumā vispār ir bijis padomju laika bērns, bijis bez tā ķieģelīša pareizā. Man šķiet, katram jau ir kaut kāda trauma izdzīvot. Tieši tā. Un arī tagad mēs audzinām tos bērnus, man ir 3 bērni, ja? Jā. Es neteikšu, ka es būšu baigi ideālā mamma. Jā. Pateikt, viņiem jau būs ko pastāstīt psihologam. Jā, tātad šobrīd nav neviena vesela cilvēka, kurš izgājis no ģimenes tikko, nav neviena psiholoģiski vesela cilvēka. Nav ideāli vispār. Nav, tas nav iespējams, tāpēc, ka arī tā ir šī zemes funkcija. Mēs šeit nākam ciest kaut kādu laiku, lai saprastu un izietu no ciešanām. Ja? Tāpēc arī mums neieliek ideālā ģimenē. Ja? Vienkārši tas, ka mēs varam piedzimt citā apziņas līmenī, atkarībā, cik mums ir bijuši dzīves un kādu mēs pieredzi esam izgājuši, mēs varam piedzimt citā apziņas līmenī un ātrāk iziet no ciešanām. Tas ir tā atšķirība, ja? Bet pārstāvot cilvēki, kuri cieši 30, 40, 50 gadus, man atnāk 60 gadnieki, viņiem terapija ir ļoti grūti, jo viņi 60 gadus dzīvojuši tajās programmās. To izmainīt var, bet viņiem piepūle ir lielāka nekā man atnāk 25 gadnieks, kurš vienkārši kosmosā pašaujās. Pirmajā sesijā viņam visu dzīvi gandrīz izmainās, tāpēc, ka viņam ir kapacitāte un viņš ir mazāku laiku dzīvojis tajā. Viņš ātrāk nonāca līdz tam, ka viņam vajag izmaiņas. Un īstumā tagad es priecājos, ka nāk jau cilvēku terapijā jaunieši, kuriem vēl nav bērni. Viņi saka, un viņi nāk ar pasūtījumu, kas man liekas vispār, es vienkārši esmu stāvā sajūsmā. Es negribu šo nodot bērniem, un es to daru pirms bērni piedzimuši. Lūk, tā jau ir apzinātības un atbildības augsts līmenis jau 20 gados. Tādi ir jaunieši. Ja? Bet nav sevi jāvaino, ka mēs esam, tie, kas dzimuši 2000. gada, tur ir ļoti daudz darba. Vēl vispār nezinājām, kas ir psiholoģija. Jā, tieši tā. Es vispār sāku uzzināt tikai universitātē. Jā, tieši tā. Tāpēc arī mēs nevaram vainot savus vecākus. Padomājam, ja mēs esam dzimuši 70, 80 gados, kad dzima mūsu vecāki? 40. Kad viņa vecāki? Jā, man ir 44. abi. Kāds bija laikmets? Tātad tur ir pilns ar narcisiem, tātad vecākiem, jā? Pilns, man katrs otrs klients ir ar narcisa vecāki. Jā? Narcis tas, kurš ir ritīgi manipulatīvs, kurš ir padara savu bērnu par totālu upuri un izsūs no viņa visu dzīvību vienkārši. Ja? Bet manipulatīvais. Jā, manipulatīvais. Ja? Viņš pazemo un nicina ar jebkuriem vārdiem. Viņš nekad nav labs. Ja? Un narciss veidojas viņa pirmtrauma, ja? Veidojas no tā, ka tas ir pilnīgi izdzīvošanas apstākļi. Tas ir tā, ka tiešām tur ir tēvi no koncentrācijas nometnēm, tur ir mamma, kurai vīrs ir aizgājis karā un viņa tur ir vienkārši cīnās viena pati. Tur izveidojas narcis, jo viņam nav citas iespējas, viņam ir jābūt emocionāli vēsam, emocionāli vispār, ne sirds, ne mīlestība, nekas tur nav. Tāpēc, ka ir fiziski vienkārši brutāla izdzīvošana. Tā veidojas narcis. Un tad viņam piedzimst bērni. Ko viņš māca, lai viņš vispār justos kaut cik labi, viņam bērns ir jānospiež zemāk par zāli, lai viņš var pakāpties tā kā uz podesta. Tātad viņam jābūt pilnīgi upurim,
Viņam jābūt perfektam, jo pārsvarā tie, kas ir narcistisks bērni, viņi ir perfektie, perfekcionisms un izdarīgi, it kā super atbildīgi, bet tā nav atbildība, tā tieši bezatbildība, viņi vienkārši uz pienākumu tendētu, tā kā tie cilvēki, ja? Viņš pēc pienākumu darīt, lai būtu labi. Un tā pamazām tā paudze arī attīrās. Kad viņš saprot, ka viņš ceļās no tā, tad viņam jau bērnu piedzimst, viņš vairs nav tāds narcists, tas vecāks. Ja? Tāpēc no paudzes paudzē šādi te vēl vajadzēs pāris paudzes, lai mēs teiktu, ka bērns piedzimst veselīgā ģimenē. No, jā, bet tagad jau tie bērni arī vairs nedzimst. Jā. Jau ar vienu vēlāk tos bērnus vispār sāk. Jā, un arī tas, ka var būt problēmas ar to, ka nepiesakās bērni. Tas arī ir viens no faktoriem. Galvā man šķiet psiholoģiski. Es jau arī to pašu varu teikt, ka, piemēram, ja ar pirmo es tur ielidoju, ja, tad otro man bija jātaisa. Jā. Un tātad pastāstīšu, kā jaunā laikmeta dvēseles, kā viņas izvēlās vecākus, un kas ir tagad tāds priekšnosacījums, lai viņi atnāktu uz zemes. Tātad, visos pirms 2000. Gada visi nāca pie visiem un vienkārši vajadzēja pieredzi un vienkārši skarba nāca uz skarbu pieredzi. Ja? Tagad jaunās dvēseles vairs tik ļoti neizvēlās vecākus, kuram nav paredzēts, vai arī viņš vēl nav atmodies un nav sapratis, ko viņš te vispār dara. Un nāk pie tiem vecākiem uzreiz, kuri vismaz ir sākuši savu emocionālo darbu. Klausies, tādā gadījumā bomžiem un šitiem dzērājiem vispār nebūtu bērni. Viņiem, es nezinu, vienkārši viņi ir. Jā, un labi, piemēram, tās augstās dvēseles, jā, vienmēr nāks arī tādas, kuras ir, kuras nāk vienkārši starp pieredzi, bet ja mēs esam šeit un šeit klausīsies tikai tie, kuri ir apzināti, kuri ir pie stūras paši sev, ja? nevis kāds cits spēks. Pie šiem cilvēkiem, ja, viņi bieži vien ļoti vēlās bērnus, viņi grib mīlēt, viņi grib dāvāt šo dzīvību, ja? Bet pie viņiem nenāk, tāpēc, ka ir šie te bloki un jaunā laikmeta dvēseles, kuras nāk uz pozitīvu un daudz pozitīvu pieredzi, viņām nepiekrīt nāk pie ļoti disfunkcionālām ģimenēm. Jā. Jābūt tas vienam vecākam, kurš ir pamodies un vismaz saprot, kas te vispār notiek. Ja? Tās ir tās jaunā laikmeta dvēseles, kuras augstāk attīstītas. Ja? Bet, protams, nāks vienmēr arī pie alkoholiķiem, pie vārdarbības ģimenēs. Ja? Šāda pieredze noteikti joprojām arī turpināsies. Bet, ja mēs šeit runājam par apzinātiem cilvēkiem, tie, kas lasa grāmatu, tad tie ir cilvēki, kuriem vispār ir impulss kaut ko darīt ar sevi. Ja? Lūk, jā. Jā, vai ir kaut kādi vēl jautājumi? Vai... Kad mēs tiekamies nākamreiz? Kad tiekamies nākamreiz. Tas, ko vispār es piedāvāju vēl, ja? Tātad, protams, ir individuālais darbs, kas pie manis pieejams vienmēr, un tur vienkārši jāiet Instagramā uz to, vai jāiet manā mājaslapā gintslišana.lv. Un tur ir kalendārs uz bezmaksas konsultāciju, un piesakoties uz bezmaksas konsultāciju, tā ir konsultācija, kur mēs parunājam ar otru. Saprotam jau, kas ir tā sajūtam, vai, piemēram, tev daru es, vai es redzu, ka šeit darbs notiks produktīvi, jā. Izvērtējam, skatāmies jau kādas programmas, jau meklējam cēloni un uzstādam mērķi. Tā ir bezmaksas konsultācija. Tur mēs visi izrunājam par terapiju un kādu jautājumu un tā. Otra lieta, jā, ir... Gintslišana.lv, jā? Jā, .lv. Jā, tur ir informācija par terapiju, vai arī Instagramā ejam uz bio to sadaļu, un tur ir visi linki. Tur ir links uz kalendāru, links uz visām mājaslapām. Kā Instagram arī vienkārši Gintslišana? Jā, Ginta apakšvītras Lisāna. Jā, tad tur var piesakot, tur es arī lieku ikdienas storijas un informāciju, un tur arī visi linki ir. Vēl ir variants YouTube meditācijas, kas ir bez maksas. Tās ir jau ierakstītas kā sesiju skriptā, tā kā tajā algoritmā, kā mēs ejam cauri sajūtai. Tur var vienkārši patestēt, nāk raudiens vai nenāk raudiens. Tur ir par kaunu meditāciju, tur ir par mammu, tēti. Un tur būs kāds... Caur to Instagram var iet, tur ir tas YouTube links, tur arī bija Gintas Lišana.
netiks YouTube, jā. Tas ir tas, ko var darīt bez maksas, jā. Un tad vēl ir tavas dzīves arhitekts klātienes nodarbības. Tagad man pirmā grupa pabeigsies augustā, jā. Tās ir 4 nodarbību cikls klātienē, kur 6 cilvēki, un mēs jau strādāju ar katra cilvēka individuālo to arhitektūras programmatūru. Tad nav tur vienota tēma, jūs ziniet. Kurā vietā? Tas ir pie manis šeit Babītē, mājās, jo man ir liela telpa. Un, pagaidām es tā plānoju. Pirmā grupa tā arī bija, man patikās. Un šobrīd meklējot telpas, man nekas neuzrunā. Ir forši mājīgā vidē pie manis. Un tas ir 4 nodarbību cikls, kur pirmā nodarbība parasti ieliek datumu, bet pārējās mēs visi grupu vienojamies, lai visi tiek. Ja? Un tas ir tās nodarbību cikls, kur tur nav viena tēma. Viena tēma nevar uzlikt. Tāpēc, kad katram ir aktuāls kaut kas savs. Un tajā brīdī mums ir tādas es katram veicu tādas mini-sesijas, jā, mēs katram ejam zemapziņā iekšā un strādājam ar to, kas viņam ir aktuāls. Viņš atnāk jau ar to, kas viņā ir. Kā es tev varu pateikt, strādājam tagad ar sievišķību, ja tev tas nav aktuāli. Ja? Mēs ejam tur, kur katra iegūst sev vērtīgu. Un tad tur arī meditācija parasti ir, tas ir parasti tās nodarbības ir aptuveni 4,5 stundas, ja? vienreiz mēnesī, tad, lai tas nebūtu arī pārāk bieži. Un tad tā viena nodarbība maksā 90 €. Un, kā viena nodarbība tās 4,5 stundas, ja, tā ir pusdiena un 6 cilvēki, tāda individuāla pieeja. Tas jau var nākt strādāt, teiksim, ja negribas vēl terapijā iet, vai terapija liekas par intensīvu vai par dārgu, tad šis ir ļoti, ļoti foršs variants, ja. Un tad rudenī, skatīšos oktobrī, novembrī sāksies nākamā grupa, tā kā tur var pieteikties, atsūtīt e-pastu, kad man paziņot šo, kad sāksies jaunā grupa, ja, jo tiešām tie 6 cilvēki, un, jābūt apņēmīgam arī nāk tās 4 reizes, ja. Bet jums darba dienā tas notiek? Mēs skatāmies, jā, tas pārsvarā darba dienā, un tad tā, būtībā tā viena diena arī ir jārezervē, ja. Tā ir darba diena, jā. Parasti sākam 11 līdz 4. Vienreiz mēnesī. Lūk, tas ir tas, kas ir ļoti, ļoti forši nākt un strādāt. Daugavpils būs jābrauc. No Daugavpils būs jābrauc. Jā, tad man brauc no Alūksnes, no gandrīz Liepājas, no Tukuma, Talsiem. Tā kā, jā, ir tālbraucēji, kuri brauc. Bet vajag ko darīt. Jā, es gribēju arī šo online versijā, bet pagaidām kaut kā nesanāks. Kā online? Online tad jau var tur 6 saslēgt un pēc tam ar katru strādāt, taču nav iespējams. Tas ir, tas online man ir terapija, un es saprotu, gan jau ķermeņa valoda, visu jau tev arī jāredz. Jā, un arī tas sieviešu aplis, un tas ir kā sieviešu aplis, tur ir tikai sievietes, kur mēs runājam arī dažādas tēmas. Vīriešus neņem? Kādu? Vīriešus ne? Šis ir man vēl kā sieviešu aplis. Vīriešu pašlaik pie manis nav tik daudz. Es šito grāmatu iedevu vīrietim. Ja ne vīriešu grāmatu, patiešām lasīšu daudz vīriešu, un šis ir jebkuram. Grāmata ir arī vīriešiem. Tur ir diezgan jāstrādā. Tāpēc es... Jā, bet es strādāju pārsvarā sievietēm, bet ar terapijā individuāli ņem arī vīrieši. Jā, bet šis aplis tā kā sieviešu aplis, jo tiešām tur daudz sievišķīgas tēmas, un kas tik nepaceļās, un mēs visādas tēmas izrunājam, kas kurai aktuāli. Un tas arī tas interesantākais, ka šajos apļos mēs varam iegūt pacelt tik dažādas tēmas, un liekas, wow, tev arī tas bija aktuāli, vai jā, ļoti dažādas sievišķīgas tēmas. Jā. Labi, tad man ir cits piedāvājums. Brauciet pa Latviju pati. Jā, tas arī, jā. Ja savācās grupa, jā, tad arī tā var darīt, jā. Ja kāds tiešām vēlās savā pilsētā, kur es vienreiz mēnesī atbraucu un ir tie 6 cilvēki, tad, un tiem 6 cilvēkiem viņi nemainās, viņi ir visi 4 reizes, jā. Tas ir tas noteikums, un mēs esam tajā aplī un runājam un strādājam. Bet tas tiešām tāds zemapziņas darbs, tā nav vienkārši parunāšanās, tā nav lekcija, tas nav kaut kāds brainstormings. Tas ir zemapziņas darbs. Visas raud. Nē, es zinu, mēs arī terapijā tur
raudāja visas. Jā, Tur bija, es nezinu, mēs bijām kādi vairāk par 10 cilvēki. Kurš raudāja, kurš neraudāja, bet, pēc tam psiholoģija individuāli ar katru runāja. Tur jau tā terapija bija, ka pēc tam ir konsultācija. Piemēram, tur tajā zemapziņā aizēja, un tad tev tur uzliek kroni galvā. Tur kaut kas tur bija par to kroni. Un tad tev vajag stāstīt, kā tu tur sajūties ar to kroni un vispār, vai tu tur bija ar kroni. Viena saka, man vispār pods galvā bija. Un es domāju, Jēziņa, tiešām. Un tad es uz tā visa fonda domāju, man vēl ļoti labi ir. Jā, tieši tā. Jā, tas grupas sajūta arī ir forša. Tā kā tas ir tas, kur var rakstīt man un pieteikties, ja? Un jā, rudenī arī sākšu tādus kursus rakstīt un skatīšos no kāda rakursa jau cilvēkiem palīdzēt, lai var klausīties tādā kursu formātā, ja? Bet, protams, kursi neatsver ne terapiju individuālo, ne šādus apļus, ja? Kurs tāda informācija, kur mēs saprotam vispār struktūru, kur mēs saprotam, kā vispār mēs te dzīvojam, kādas ir tās pozīcijas tās, ja? Pamanīt sevi, es taču kā bērns te uzvedos, ja? Un vai kādas sajūtas mūsos mīt un dzīvo, ja? Tas ir kā tāds izglītojošs materiāls, ja? Un, protams, arī sociālā tīkla, kur var piesakot, un es rakstu storijas un kādus rīlus, kas arī palīdz saprast sevi. Lūk, jā, paldies katram lasītājiem, patiešām ļoti, ļoti priecājos, kad 1000 grāmatas būs aizgājuši ļoti ātri, un protams, katru grāmatu vēl varbūt kāds vairāk cilvēku un bibliotēkāra grāmatas, un tie nav tikai 1000 cilvēki, tie ir vairāk. Es man liekas, par šo grāmatu esmu izstāstījis daudziem. Jā, paldies, dalieties, jo šis nav mans ego darbs. Tas bija, man vienmēr bijusi vēlme uzrakstīt grāmatu, bet šis ir caur savienojumu rakstīt, tāpēc šī grāmata tīra. Es ļoti daudz ko arī pat neatceros, ko es esmu, pirms tagad šodien lasīju grāmatu, es šito rakstīju, tāpēc, ka es rakstīju to savienojumā, man bija jānodot šī informācija. Jānodot caur mani plūst radītā informācija, kur ir vienkārši cilvēkiem jādzird, un tāpēc viņi liekas, tas ir par mani, vai tas ir tik trāpīgi. Tur ļoti jums personīgas, tur tās atziņas pašai par sevi. Tas ir ļoti, ļoti labi tam lasītājiem, ka viņš arī iepazīst jūs. Jā, protams, tas ir personīgo prizmu. Tas ir tāds piemērs, ka tu neesi vienīgais, kuram ir sūdīgi gājis tajā dzīvē. Jā, mums visiem ir traumas. Mēs visi esam traumēti, un arī mūsu bērni ir traumēti. Jā, tā ir. Bet tad, kad mums ir tas traumētais trauciņš, mūsu atbildība ir kaut ko ar to darīt. Nevis tikai par to sūdzēties, nevis tikai dzīvot to dzīvi, kur nepatīk, bet mūsu uzdevums ir kaut ko ar to darīt. Tāpēc jau mēs esam šeit uz zemes, ka mums iedod to sūdu trauciņu, ja? Un mums ar viņu ir jāizdomā, ko darīt. Es saku, manā ģimenē vispār bija sanāk 2 skorpionus iedevu. Ja? Tas jau nozīmē, cik bija tur jāiztrep tiem skorpioniem tagad. Jānonāk līdz. Viņš jau tiek dots tādiem cilvēkiem, kurus jāčinī. Mēs jau daudz ko izdaram. Tā kā šeit esam, lai attīstītos un pieaugtu garā, bet to mēs varam tikai caur pašu savu izvēli. Neviens to mūsu vietā nevar izdarīt, neviens mūs nevar saprast, kā mēs varam paši sevi. Mums jāstrādā tikai ar sevi, un visa apkārtējā pasaule mainīsies. Es to varu jums garantēt, tā tas vienkārši ir. Jā, un mana dzīve to pierāda, daudz cilvēku dzīve to pierāda. Tad, kad mēs atrisinām sevi visus tos mēslus, dzīve vienkārši sāk notikt. Jums pat nav jāizdomā, kā es tur būšu, cik viegli es dzīvošu, vienkārši šobrīd rocies, dari, notiks. Notiks dzīve, piespēlēs cilvēkus, tos vīriešus, tās sievietes, to vīrišķo spēku. Man liekas, Latvijas sievietēm, kurām ir šī mazvērtības sajūta, un tas, kad vīrieši ir bijuši vāji dzimtā, kas ir, pārsvarā visās dzimtās vīrieši ir vāji, un dabūt to failu, kad vīrietis vispār ir vērtīgs, ka viņš vispār palīdz, ka viņš vispār ir superīgs un brīnišķīgs. Mums taču bija lielisks piemērs. Sievietes jau tur pārsvarā vīriešu vietā parakstījās. Jā. Tad brīnās. Jā, mūsos brīnās ko tur brīnīties? Jā. Mūsos ir šis vājo vīriešu fails, un es saku, ir spēcīgi, forši
emocionāli stabili vīriešu, un es pat nevaru iedomāties, kā jūs viņus sastapsiet. Man bija vienkārši brīnumi, man likās, vai tiešām tā var notikt. Viņi izlien no zemes. Tā arī tajā vienā brīdī tā liekas. Nu, kur viņi izlien? Nu, viņi vienkārši izlien beigās. Un vienkārši... Es vairāk domāju par to, ka man Dievs ir devis 2 vīriešus dēlus, un es tos gribu izaudzināt. Par labiem cilvēkiem. Man nav vajadzība, lai viņš tur būtu bagāts vai tur, es nezinu, skaists vai kā. Man gribas, lai viņš būtu labs cilvēks. Kas ir labs cilvēks? Nu, tāds, kurš ir laimīgs, kurš ir kārtīgs, kurš nav tur kaut kāds, es nezinu, kā es pats tev tur ārā, jā, Daugavpilī. Un kad viņš staigā tāda 3 stundu jaci. Jā. Tad es visu laiku domāju, Jēziņ, galvenais, lai tie bērni izaug par cilvēkiem. Kā mēs to varam izdarīt? Nu, es viņus vairāk, nu kā puišus, es sports, jāsardze, disciplīna, es kaut kā, nu, tādā veidā. Bet es ar viņiem visu laiku runāju tā, nu, līdzvērtīgi, es teiktu. Es ieklausos viņos, ko viņi saka. Manī, piemēram, tā nekad, man liekas, neieklausījās. Vai tur mums vispār, man liekas, saimniecībā govis bija svarīgāks nekā bērni. Jā. Nu, bērns vispār nebija cilvēks. Tā bija tā pāri. Tagad, nu, es, piemēram, ar viņiem rēķinos. Man interesanti zināt vispār, ko viņš domā. Viņi ir tik gudri, un es jau varu tagad no viņiem mācīties. Viņiem tikai 8 un 10 gadi, bet viņi ir tik gudri, man liekas, viņi ir gudrāki jau par mani. Jā, viņi arī ir gudrāki, jā. Tad, pirmais solis, lai mēs izaudzinātu, nu, tajā vārdā labs cilvēks. Pats tev jābūt piemēru. Jā, tad pirmkārt jābūt piemēram pašam, un pats svarīgākais pirmais punkts ir vispār atzīt viņa emocijas. Jā, es viņiem arī to saku. Es jau viņiem maziņiem teicu, ka tu esi tagad dusmīgs, vai tu esi tagad noguris, vai tu tagad tev tur sirsniņa sāp. Nu, es par to vienmēr pasaku skaļi. Jā, atzīt to, kas viņos ir. Tas ir arī es atzīstu viņiem, ka es esmu nogurusi. Nu, varbūt mamma tur šoreiz tā skaļāk izteicās, bet es tikai tam dēļ. Tāpēc un tā izskaidrojas. Vismaz mēģinu, nezinu, kā man tur sanāk. Jau, ka būs vienāk ko psihologam pastāstīt, bet, nu. Jā. Tas arī ir ok, tas arī ir normāli. Un, tā kā, lai katram ir dziedinoši, pārlasiet grāmatu, lasiet un vienkārši, lai ir tā brīnišķīgā satikšanās pašam ar sevi. Jā, tā kā galvenais, lai tā grāmata nonāk īstajās rokās tam cilvēkam, kuram tiešām vajag. Un es arī pateikšu tam čalim, lai viņš arī, nu, atrod, kuram tas ir vajadzīgs. Un vienkārši atdot tālāk. Jā, tā kā, lai dziedinoši, lai grāmata iet plašumos un dziedina katru, kurš atver šīs lapas puses. Tā kā paldies katram, kurš klausījās. Ja vēl kādi jautājumi, droši var man rakstīt vai kaut ko nesaprotat, nevarat atrast linkus. Visur esmu es, Instagramā, WhatsAppā, Facebookā, visur atbildēs, tā kā droši var man rakstīt. Jā, atradīsim. Un reklāmā arī nodosim tālāk savām draudzenēm. Jā, paldies. Jā, tā kā paldies par šo. Jā, tad varbūt tiksimies rudenī. Jā, neatradīšu darbu.